Gundagu. Gundaga Dēķena. Mūsu pārstāvs Udacity. Gundaga ir kādreizējā Alfiste, Alfas nometnes dalībniece, kas laikam jau no paša sākuma sāka piedalīties Udacity kursos, un pēc tam tas turpinājās to, kad Udacity uzrunāja, tā kā nākt talkā. Kā tu sāki? Jā. Es iesaistījos jau tajos pirmajos 3 kursos, kas bija tā kā aizsācēji, kas sākās Stanfordas universitātē, jo man interesēja konkrētās zināšanas par tēmām. Un tad es sāku sakot šai visai attīstībai un iesaistījos ļoti aktīvi pirmajā oficiālajā Udacity kursā, kas bija, ko tieši pasniedz pats Sebastians Strāns, Udacity dibinātājs, un viņš arī Google X laboratorijas dibinātājs un Googles pašbraucošās mašīnas projekta aizsācējs. Un es ļoti aktīvi tur iesaistījos, palīdzēju studentiem, tur bija tāds community fórum, dažādi papildus materiālu veidošana, un kur kā piesaistīja uzmanību, un viņi man uzrunāja un beigās uzaicināja strādāt. Gan no šejienes, gan no turienes. Jā, es strādāju pārsvarā no šejienes, un es braucu uz turienu, uz Kaliforniju, uz vietas strādāt, kad arī ir konkrēti jāstrādā ar kādiem pasniedzējiem, un kad notiek tieši pats ieraksta process, bet kursu materiāla ieraksta process, bet ļoti liela darba daļa ir tieši kursu materiāla sagatavošana, un tā notiek attālināts. Visa šī kustība patiesi sākās, pagājušajā gadā bija šeit Sebastian un Pīter Norvika taisīti aizpagājušajā gadā. Tas ir, faktiski, un Udacity ir dibināts pagājušajā gada rudenī. Nē, 2011. gada, kaut kad jūlijā sākās gatavošanās tiem kursiem. Kurs notika no septembra līdz novembrim apmēram. Un decembrī, ja nemaldos, Udacity dabūja pirmo venture funding raundu, lai sāktu tātad šos nākamos kursus. Jo tie pirmie bija tādi ļoti spontāni, no serijas, pastīsimies, kas notiks. Tas būtībā Sebastians Strāns bija TED konferencē, kur viņš stāstīja par šo pašbraucošo auto ideju. Un viņš tur redzēja Salmanu Khānu, kurš ir arī slavens ar online kursiem. Un viņš tā domāja, kā tad tā, kaut kāds hedge fondu darbinieks stāsta par matemātiku, māca matemātiku YouTube, un viņam ir tur 10 000 studenti. Un es esmu slavens Stanfordas profesors, un man ir 200 studenti. Kas būtu, ja es savu kursu palaistu visai pasaulē pieejamu online. Un viņš ar savu ko-profesoru, viņi māca kopā šo kursu Stanfordā, ievads mākslīgajā intelektā. Pīters Norviks, kurš ir Google Research direktors, tātad pētniecības direktors. Un viņi nolēma, ka jā, pamēģināsim, kas notiks. Un kur kādu pāris dienu laikā tātad šī informācija virāli panesās pa internetu, un viņiem pieteicās 50 000 dalībnieku uz šo kursu. Un tātad pēc šīm 2 dienām viņiem piezvanīja no Stanfordas direkcijas ar to, ko jūs tur darāt. Tā kā tas viss tā ļoti spontāni notika. Un tālāk jau, kad bija redzams, ka ir pasaulē ļoti liels pieprasījums un ļoti liela interese, tad jau tika tas viss vairāk formalizēts. Un Sebastians aizgāja no Stanfordas. Tas bija faktiski mazāk kā 2 gadus atpakaļ. Šis pirmais eksperiments, izmēģināt, kā ir. Šobrīd Udacity un Georgia Tehnoloģiju universitāte ir paziņojuši, ka principā viņi laiž vaļā kopēju pilnu
maģistra programmu datorzinībās, kas ir balstīta Udacity kursos un pieejā, un vienlaicīgi Georgia Tech rūpējās par pilnu akreditāciju un reālu kreditpunktu un grāda piešķiršanu. Kāda ir šīs te programmas iecer un kāpēc, kāda tur ir Georgia Tech interese un kāda ir Udacity interese? Amerikā augstākā izglītībā ir ļoti liela problēma ar tieši studentu izmaksām. Ja tā studentu parādi ir pieauguši 3 reizes ātrāk nekā inflācija. Respektīvi, ne studentu parādi, bet augstākās izglītības cenas. Jā, un labu darbu atrast bez šīs izglītības nav iespējams ar visu krīzi, un arī viņiem ir pietiekami augsts bezdarba līmenis. Līdz ar to augstāko izglītību vajag, bet to atļauties ir ļoti grūti. Un pašlaik arī viņiem ļoti augstā līmenī notiek tādas sarunas par to, ko darīt, kā samazināt šīs cenas. Tajā pašā laikā otra problēma ir tā, ka neviens nebrīnās par to, ka ir cena augsta Stanfordā, MIT, Harvardā, jo tur arī šī kvalitāte un tas iegūms studentam ir ļoti liels, bet gandrīz tikpat augstas cenas ir arī vidēja līmeņa koledžās, kurās nav šīs pievienotās vērtības par pieeju un networkings ar tādiem slaveniem un ļoti labiem pētniecības projektiem un profesoriem. Bet tās cenas ir apmēram tādas pašas studentiem, un studentiem vienkārši nav izvēles. Un tādi mūki rada šo iespēju samazināt cenas studentiem, saglabājot augstas kvalitātes kursus, būtībā dodot pastarpināt studentiem pieeja pie augstas kvalitātes materiāliem. Un šajā gadījumā Georgia Tech ir kā pirmie, kā pionieri šajā jomā, jo neviena cita universitāte akreditēta programma pilni nav apņēmusies laist. Tur ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc. Otrs ir tas, ka šajā programmā ir iesaistīts AT&T, telekomunikāciju kompānija, viena no lielākajām, jo viņi savukārt ir ieinteresēti savu darbinieku kvalifikācijas celšanā. Ja augstskolas izmaksas ir tik augstas, tad viņiem jāmaksā saviem darbiniekiem daudz vairāk, lai viņi varētu atļauties. Ja šie darbinieki var iegūt labu izglītību par zemāku naudu, tas ir arī viņiem izdevīgāk. Tāpēc AT&T ir ieguldījis $2 miljonus šīs pirmā gada izmaksās, tieši kursu veidošanas izmaksās. Kopēja maģistratūrā? Jā. Okay. Ja tieši tajā Georgia Tech programmā. Ir šie trīs lielākie un zināmākie mūku provideri, Coursera, edX un Udacity. Udacity ir nedaudz atšķirīgs. Kas jūsu pašu skatījumā ir tas atšķirīgais, uz ko jūs orientēties atšķirībā no pārējiem? Pirmkārt jau mēs veidojam visus kursus paši sadarbībā ar konkrētiem pasniedzējiem. Tātad mēs neesam tikai platforma, kas atļauj universitātēm likt kursus vienkārši online. Mums ļoti atšķirās pieeja pie kursu pašu veidošanas, pie pedagoģijas, jo nav īsti jēgas vienkārši nofilmēt profesoru pie tāfeles, kurš ar krītu kaut ko rakst un to ielikt online un uzskatīt, ka tas ir online kurss, jo tas ir
netiek izmantotas iespējas, kādas sniedz šīs jaunās tehnoloģijas. Kā Sebastians Sāns salīdzināja to, kas pašlaik notiek ar mūkiem un teiksim, to, kāda ir bijusi online izglītība pēdējos 10 gadus, ar to, kas notika, kad parādījās filma. Teātris pastāvēja jau 100 gadu, tad cilvēki sāka filmēt un darīja ko? Sāka filmēt teātri vienkārši. Un pagāja kāds laiks, kamēr sāka veidot jau filmas, kas bija domāts speciāli priekš šī jaunā formāta, nevis vienkārši filmētas parastas teātra izrādes. Un arī tajā laikā baidījās, ka kino nogalinās teātri. Tāpat kā tagad ir zināma daļa profesoru vai universitāšu, kas baidās, ka mūki ir uzbrukums universitāšu pastāvēšanai vai ka mūki atņems kādai zināmai daļai profesoru darbu. Un tas nebūtu tā nav. Mēs zinām, ka pastāv tagad gan teātris, gan kino. Un katram ir sava niša un katram ir savas priekšrocības. Bet mēs neejam uz kino skatīties nofilmēt teātra izrādi. Un tieši tāpatās arī šie online kursi prasa pilnīgi savādāku sagatavošanos, nekā tas ir, kad profesors gatavojas lekcijai universitātē. Jā. Georgia Tech Master Degree programma, vai kopā ar Udacity viņi ir iecerēti tā, šoruden sākam, pēc 2 gadiem beidzam, vai tas viss ir bāzēts pa atsevišķiem kursiem, principā, kā tev ir, kā studentiem ērti, tā arī mācīs? Tas ir labs jautājums. Tad šis modelis, kas mums ir, atļauj kursus sadalīt nevis semestri garumu izmēros, bet likt kopā tēmas, kas tiešām sadara kopā. Un jau tagad mēs pašlaik strādājam pie pirmajiem kursiem, kas tiks laisti publiskā lietošanā droši vien kaut kad janvārī. Un jau tagad tie Georgia Tech profesori, kur ir mācījušies šos kursus iepriekšējos gadus, viņi jau tagad saka, mums taču nevajag laist visu to kursu tādu. Es viņu labāk sadalīšu 3 daļās, un katram būs savs noslēdzošais projekts galā, un cilvēki var paņemt tātad iziet vienu šo kursu, tad, ka viņam ir laiks iziet otru kursu, un tātad atsevišķi kombinēt šīs lietas, nevis tādā semestru blokos to visu kombinēt. Ir iecerēta lielāka elastība nekā tas ir tipiskā programmā no līdz. Arī ir no finansiālā viedokļa, ja šis Georgia Tech Master kurs kopīgais grāds tiek paredzēts, ka maksās $6,600, tad būs iespējams mācīties atsevišķus kursus no šīs principā grāda programmas, kas nav iespējams, piemēram, pašlaik esošajā online, jo pašlaik arī Georgia Tech ir masters programma, ko ir iespējams daļēji apgūt online, bet nevar pierakstīties tikai uz vienu kursu. Tur ir jāiziet visa reģistrācijas procedūra, kas ir, teiksim, ārzemju studentiem ļoti sarežģīti. Un, teiksim, strādājošiem tādiem tā kā IT un TI darbiniekiem, ja viņiem ir nepieciešama kvalifikācijas celšana vienā jomā, viņiem vajag tikai vienu kursu. Viņi to tagad nevar izdarīt. Un tas būs iespējams. Un, principā, ir tātad projekcijas, ka tādi cilvēki, kur gribēs atsevišķus kursus, pat būs vairāk nekā tie, kas gribēs visu pilno grādu. Ja Udacity tagad
vairāk kā gadu nostrādājis, vairāk kursi ir sākti, pabeigti, ir rezultāti. Ir tāds zinātāju vidū populārs mīts par to, ka principā šis te mūku programmas, online programmas var apgūt cilvēki, kas ir ārkārtīgi pašdisciplinēti un principā autodidakti. Kāda ir Udacity pieredze, kas ir tās atziņas no iepriekšējā gada? Lielākā daļa pabeidz, mazākā daļa pabeidz, vai tiešām ir tā, ka mācās tikai autodidakti, kas pabeidz, vai principā ir iespējams arī cilvēkam parastajam? Mums ir, tad mūsu kurs atšķiras arī ar to, teiksim, no tās pašas Coursēras un edX, ka tie ir pilnīgi atvērti. Tātad var jebkurā laikā iet, sākt, beigt, un tas cik ilgu laiku vai cik īsu laiku jums vajag, tik jūs mācāties. Un tas, protams, padara šo sekošanu tam, cik cilvēki ilgi vai arī cik procenti no cilvēkiem pabeidz kursus ļoti sarežģīti. Es padās pirms pāris nedēļām saņēmu e-mailu, kur cilvēks ārkārtīgi sajūsmināti teica, es beidzot atradu laiku un pabeidzu tātad pirmo ievadu kursu programmēšanā, ko es sāku pagājušā gada februārī. Jo man tur ģimene un tas, bet kad es beigās pabeidzu, man tagad ir projekts un es zinu, ko es ar tām zināšanām darīšu. Tātad, to ir tā ļoti grūti pateikt, cik procentu cilvēku reāli pabeidz. Tanī pašā laikā mums bija pilotu projekts tieši orientēts uz tādiem ievadkursiem un uz demogrāfiju, kas ir vidusskolēni, kas nāk no tātad ģimenēm ar zemiem ienākumiem un riska grupām, Spāņu rajoniem, tajā pašā Kalifornijā. Un studenti, kuri jau iepriekš ir izkrituši konkrētos koledžas līmeņa kursos un ar papildus programmu, ar papildus motivāciju, ar to, ka viņi varēja dabūt reāls koledžas kredītus par to un pabeigt kursus, kas viņiem bija nepieciešams, lai turpinātu studijas. Arī šādi studenti bija spējīgi pabeigt, un tā skaitā tie, kas pabeidz, un tie, kas reāli ielika darbu, un šos kursus arī tātad gāja, nevis vienkārši pieteicās kursam, un pēc tam, man nav laika, un es neko nedaru. Viņi pabeidz pat ar labākiem rezultātiem tīri eksāmenā, nekā tie, kas iet uz kampus, uz vietas klasē, jā. Tā kā ir vēl daudz darba priekšā, lai, teiksim, turpinātu šo te un skeilot to labāk, jo tur bija daudz darba tika ieguldīts, teiksim, individuāli sūtot atgādinājums, ka, teiksim, jūs tur neesat 4 dienas bijis un darījis neko, aizsūt SMS tādā stilā. Tu minēji šo piemēru, tas droši vien ir arī Udacity ietveros no ekstrēmā gala piemēriem, ka cilvēks pēc vairāk kā gada pabeidz šo kursu. Bet faktiski tā ir iespēja cilvēkam darīt savu darbu, piemēram, ja tas ir saistībā ar tehnoloģiju jomu, un trūkstošās zināšanas tajā mirklī, ka viņš jūt, ka vajag caur šo Udacity platformu arī paņemt. Jā, tieši tā. Jo tie kursi, kas jau ir pieejami, tātad, kas nav izstrādes stadijā, ja ir laiks, var iziet visu kursu vienā nedēļas nogalē. Ekstrēmi. Ekstrēmi, jā. Labi,
vienā nedēļas nogalē tas ir tā riktīgi ekstrēmi. Tur droši vien nesanāks īsti tā visu kārtīgi iemācīties. Nu, bet, teiksim, lai iegūtu priekšstatu par jomu, tomēr ir. Satura metodika ir tāda, ka, principā, tu vari turēt šo tempu, ja tu spēj pats. Jā. Nu, ir, protams, tāds vēl no universitāšu laika saglabājies, teiksim, kā mēs viņus grupējam. Teiksim, šis apjoms ir domāts aptuveni nedēļai. Ja, nu, tur ir video, jā, tas ir, teiksim, tā, lai cilvēks justos komfortabli. Teiksim, pusstundu paskatās to video, papildu uzdevumus, pēc tam nākamā dienā vēl kaut ko, pēc tam 2–3 stundas ir mājas darbs, vēl citā dienā, varbūt nav 3 stundas, varbūt 8. Tas kā kuram. Paldies, Gundeg.